kāds man bija Vārve. Variants bija izsūtīja ārā. Mēs strādāja, es teicu, nekas nenāks ārā, vilcens nenāk, nekas. Un es Vārva, viņa teica, nekāds vilcens nebija. Man bija jāsazinas ar staciju. Brauc kāds iekš vai nebrauc kāds iekš. Vārve 111 kilometri. Mēs mājiņas sliedz un tur uzreiz kaut kad zūras, nē. Augšā tur ir no zaks kaut kas jau un brauc vilcens. Un viņai vajadzēja kaut ko noķert. Un mums ir viss dankrati iekšā ceļā. Un mums salikts iekšā Rolands un Vinčs, tas vēl bija dzīves vēl. Nāk šurp, johaidī. Nāk šurp. Labi, ka momenti izrāva viss tas dankrats ārā. Un sasit drezīna ar viss. Es to arī noslēpēju, es labi. Drezīna sastīs, to mēs sataisīju pa jaunu, tas kuinās, tā kā krievs teica. Un to atteikt. Jā, un sataisi tīģes atturēs arī dzīves. Viņš jau varbūt zināja, bet, arī slēpt varbūt nedomā, ka es ir pats ticis galvā vienmēr, ja teica, neko neteica tādu ļaunu. Un varbūt, ka nezināja, varbūt es slēpēju. Bet tas bija Dieva laime. Ne, Rolands ciet, viss Vints neciet. Momentā izņēma ārā dankrats un aizgāja garām. Kā bija Žukovam, Elkšenē, gribēja glābt, uzspēdās virs un beigts. Žuko Jāns. Nu? Tas, kas uz Mazbānīti strādāja arī Rīgas stacijā. Žukos Jāns bija tāds. Jāns viņam vārds bija. Uz Mazbānīti? Jā. Ot, ar to atceru? Atceros, es biju bērns, man bija kādi 5 gadi. Jā. Ka es vēl līdz 6 gadiem es dzīvoju Rīgas stacijā. Vecais paps Eduards Sloka, kur. Un tur bija Žuko Jāns, mans vecais paps Eduards Sloka, un vēl kaut kāds, tas trešais bija, Behmans, bija stacijas tas priekšnieks, viņi arī tāda brigāda bija. Un tās Žuko Jāns, jā? Žuko Jāni? Jā. To ir nobrauc. Tas ir... Elkšenē. Tas ir tas, pa ko jūs stāst. Jā, un viņš jau gribēja vēl saķert, ka nāc tas vilcens un uzspēdās viņa virsā. Viņš jau bija enerģija. Arī viņš bija to sliedi pacēlis vai kaut ko? Viņš gribēja kaut ko tur noķert, lai neuzbraukt virsā un pavēlu. Jā. Viņš enerģiski Elkšenē viss strādā. Bet kāds man bija gājiens? Tātad